Ogres pirmajā vidusskolā daļā telpu remonts tika uzsākts jau gada sākumā, bet pašreiz vienīgā vieta, kur nav celtnieku, ir trenažieru zāle, kur pagaidu mājvietu radusi skolas vadība. Direktors stāsta, ka vienlaikus tiek īstenot 3 projekti, no kuriem darbietilpīgākais ir energoefektivitātes projekts, kas ļaus nevien samazināt CO2, bet arī ietaupīt vairāk nekā 630 000 kWh siltumenerģijas gadā. Tiek arī izveidota jauna siltumapgādes sistēma, iekšējā ventilācijas sistēma, nomainīt logi, izveidots siltinājums fasādē, nomainītas grīdas tur, kur tas nepieciešams, vesels pasākumu komplekss. Skolas pirmajā korpusā darbi jau tuvojas noslēgumam, bet citviet vien sākta grīdas demontāža. Direktors gan bilst, ka bažām neesot pamata un līdz mācību gada sākumam viss būšot kārtībā. Augustā ir plānots, ka mēs vācamies pamazām iekšā, iekārtojamies un septembrī sākam mācības. Līdz jaunajam mācību gadam tikšot pabeigt arī stadiona izbūvi, kas nomainīs pagājušā gadsimta 70. gados būvēto sportošanas vietu. Lielākais iegūms būšot futbola laukums un kvalitatīvs skrejceļš. Turklāt stadions būšot ērti izmantojams arī svinīgiem pasākumiem, kam skolas zāle jau sen kļuvusi par šauru. Ogres pilsētā bērnu skaits ir pakāpeniski un nedaudz augošs. Kopumā novadā savukārt bērnu skaits samazinās. Notiek urbanizācija tāpat kā visur citur Latvijā. Ap 4,5 miljonus eiro vērtās pārmaiņas Ogres pirmajā vidusskolā gaida vairāk nekā 1200 audzēkņu.